Ēriks testē numurs 4. Kārtējā pārtikas paka militārā. Šoreiz britu. Kas ir iekšā, man nav zināms. Tikai tas, ka rakstīt, ka tā ir veģetārā paka. Tātad gaļas nebūs visdrīzāk. Drīzāk būs soja, kaut kas tam līdzīgs. Bet godīgi nav ne jausmas. Nav par vēl garumā. Jātais vaļā. Lai nav zobēm jākož, izmantosim nazīti. Wow! Normāli čupiņi. Tā, ko mēs uzreiz redzam? Tā ir spicy red chili sauce, chili mērcīte. Kas mums šeit ir? Labi, kā angļu, jo uzreiz angliski, tad viss ir skaidrs. Mixed fruit snacks. Sajauktais augļu uzkoda. Sajaukt augļu uzkoda. Koncentrāts. Es pieņemu, kad sulas koncentrāts. Derīgs līdz 2026. gada decembrim. Praktiski gadu vēl. Praktiski vēl gadu. Šitas ir 26. gada janvārs. Viss pareizi. Fruit flavor drink. Augļu, garšas, dzēriens, pulverīts, jāšķaida ar ūdenī. Tropical fruit and nut mix. Tropisko augļu un riekstu mikslis. Pēc tausts arī izliekās, ka tur rieksti ir iekšā. Spicy mini breadsticks. Astie mini maizes kociņi. Pirmoreiz kaut ko tādu dzirdu. Fortified energy drink powered with flavor. Enerģijas dzēriens. Pūderis. Atšķaidīsim, būs enerģijas dzēriens. Apricot oat biscuits. Aprikošu biscuits. Tas varētu būt pamatēdiens. Pupiņu sautējums. Spiced tomatoes still with chick clips. Būs ass ar tomātiem. Izskatās pēc sērkociņiem. Skaisti, arī zēvelīti. Roza. Šeit ir tabletes. Ūdens attīrošās tabletes. Pieļauju, ka pasauli no dīķa, no grāvi iemet iekšā un ūdens kļūt par dzeramu. Atkal augļu pulverītis dzērienam. Ļoti daudz uz pulverīšiem ir. Hot chocolate flavor drink. Pūderis. Karstās šokolādes dzēriens, arī pūderis. Karst ūdeni virsū būs šokolādes dzēriens. Atkal enerģijas dzēriens, pūderītis. Kas te mums ir? 3 pupiņu čili. Sajaukts pupiņas ar tomātu un čili mērci. Chocolate cake, šokolādes kūciņa. Čili zemesriekstu. Tas ir asai. Šokolādes, apelsīni, mini kūciņas. Vegāniskās brokastis. Sanāk tā. Ļoti interesanti. Šeit. Jātais vaļā. Kas mums ir iekšā paciņā. Salvetītes. Standarta parastākās salvetītes. Tikai krāsa atšķirās. Šīs ir mitrās salvetes. Skaista karote. Dakšiņi 2 vienā. Liksim te, lai nezinu smērējās. Košājumā gumija, dentālgam. Ļoti daudz, ļoti liela pakta. Tas varētu būt visai dienai ar brokastīm. Tēja. Kafija. Šķīstošā. Šķīstošā kafija 2 paciņas. Un es pieļauju, ka šeit ir cukuriņš. Vienā ir baltais cukurs iekšā. Šeit visur ir baltais cukurs. Bet šeit ir tā kā
piena pulveris. Attaisīsim, apskatīsimies. Un vēl pēdējais kaut. Numur 4. Baltais cukurs. Ko ieķers klāt testēšanai? Tiešām šoreiz var izmantot arī mitrās salvetes, jo esam garāžā, negribās iet, meklēt kaut kur tagad ziepes un ūdeni, bet mitrās salvetes patiešām labas. O, ļoti labi tīri. Tā, nu jāsāk ar pamatēdienu. Taču pareizāk būtu stākt ar brokastīm. Interesanti, kad ir līdzi sētpožiņi, bet nav krāsniņas. Laikam jākur ugunskurs. Bet tā kā krāsniņas nav līdzi, es vienkārši ēdīšu augstu, jo ir rakstīts, ka var gan neesi siltu, gan augstu. Pamēģināsim augstu. Jo mums iespējams ir ekstremālākie apstākļi, ka mums nav variants uzsildīt. Tad pamēģināsim, kāds ir ēst augstu. Termiņš ir 26. gada septembris, tātad var ēst. Izskatās, ka tur čilī tā pavairāk. Ja tur vispār ir klāt čilī, tas ir vegāniskais. Pupiņas ir. Šitā. Nekādu vainu. Ļoti labs īstenībā, ja būtu silts. Arī būtu labi, bet šitā nekādas vainas nav. Ļoti labi. Un kas tur vēl iekšā? Tāds garants. Tic vai nē, tas ir cīsiņš. Jāpamēģina, vai es nenoindēšos. Normāls cīsiņš. Jā, labs. Brokas bija ļoti labs. Ar visiem savas cīsiņiem. Tālāk, nākamais. Es pieņemu, ka šitāds būs pusdienas marokāņu stila pupiņu sautējums. Nav būts Marokā, bet nav jau jābrauc līdās uzzināt, kā tur notiekās ar garšām. Tie, kas ir bijuši, tie jau smējās, kāds muļķības runā. Bet vispirms jātiek tam visam klāt, kā šķīvi noplīs. Arī, kā jau pupiņas, viss ir oranžs. Abā! Šodien pupiņas, rīt biogāzi. Nu, jāmēģina. O. Vispirms pagaršā un tāds skatās derīgumu. Līdz 27. gadam, 1. janvārim. Ne pirmajam, vienkārši 1. mēnesim. Šitas jau jūta asumiņu bišķiņu. Jā, izvēlās iepriekšējais, man labāks. Protams, silti viņi garšot pavisam savādā. Bet, jā, interesanti. Asumiņu jūt, jā. Aiziet asumiņš uz leju. Tā, trešā maltīte. Vējam trešo. Nu, šis būs čili. Šis jau iepriekšējais bija diezgan ass. Prasās jau padzerties, kamēr vārās ūdens, priekš tējas un kafijas. Tikmēr, jā, mēģinām trešo. Pieļauju, ka šis būs pavisam ass. Un te būs ko turēt. Vau! Tur jau redz, ka tur jau ir. Tur jau čili iekšā dzīvo. Jā, te ir ārprāts. Te ir ārprāts iekšā. Nu, pamēģinam.
Tāda kārtīga, lai var spļaut uguni. Vispār nekādu vainu. Tas iepriekšējais bija asāks. Te nav. Te jūt papriku vairāk. Tā. Jā, to čili, bet ne aso, bet tikai garšu. Jūlijas nākamā gada. Vispār nekādu vainu. Jā. Var ēst. Visu, kas tā būtu par britu pakas pārbaudi, ja nevar viņā tēju, britu tēju, šī nav vienkārši veikalā rakstīts British tea. Nu šī pa īstam ir britu tēja, kas arī britiem tiek dot. Un tad redzēsim. Man ir karsts ūdens iekšā krūzē, un tad paskatīsimies, kas no šīs tējas tur sanāks. Es jau ticu, ka visdrīzāk arī dabūs pielikt cukuriņu. Jo tīri pēc garšas plika tēja, domāju, ka nebūs manējā. Nu ko? Diezgan karsts, bet ļoti ātri palika melna. Es teiktu, melnā tēja. Nekas īpašs, parasti melna tēja. Kā? Pie tējas kaut ko vajag klāt? Pamēģināsim spicy mini breadsticks. Parasti stiki. Maizes kociņi. Parasti sausiņi. Neko spicy nejūtu. Nākamais. Aprikos biskvīts. Cepumiņi parasti. Garšīgi saldi. Šie patiešām garšīgi, tie labi. Patiešām tēja prasās siltu. Labi, ļoti labi kopā ir. Es arī cukuriņu piebēru. Nu, labi, jā. Tā, šokolādes, apelsīnu mini kūciņas. Viņi tā saldumiem vien. Ja veģetāriem nedod gaļu, tad ēd saldumi. Maziņas tādas kūciņas, vairāk gaisas nekā milti. Labi. Pat īsti neko neatgādina, kaut kāds visam jauns garš. Apelsīns ļoti labi iet kopā. Protams, angļu tēja. Laikam angļu tēja, šitā jācer, jā? Ķep. God save the king. Tālāk. Tropisko augļu un riekstu mikses. Nu redz. Tā, es jau redzu. Banāni tur ir žāvēti. Žāvētais miklīts. Paņemsim kaut ko no tā visu. Parasti standartiņš žāvētu augļi. Banāns ļoti labi izskatās, paņemsim banānu. Ļoti labi. Un kāda vaina? Līdz 26. gada martam. Un angļu tēja.
Tālāk. Kas mums šeit ir? Šokolādes kūka. Ēdīs kūka. Būtu jau tik vienkārši, vai ne? Viņš jau ir vēl vienā iepakojumā. Izskatās pēc piparkūkas beigās. Jā, Ziemassvētki jau nav tālu. Nu ko? Kaut kāds nedaudz kakao acid. Pēc smaržas. Tā konsistence tā kā apmēram hematogenam. Varbūt ne tik plastiska, bet bišķiņ tā atgādina. Un tā veikalā nepirkt šādi. Ēst var, bet izcila garša nav. Bet šeit jau neesam uz garšām, bet uz testu, lai pāēstu. Uz kalorijām. Tā. Čili zemes rieksti. 26. gads. Skaisti. Uz zemes rieksti ir. Nu, čili tur ir bišķiņ blakus stāvēs. Tā, ar cauru vai uzpūst virsū. Tas arī viss vairāk tur čili nav. Tā, kas mums vēl ir palicis no cietējiem? Koštenis un mērcīte. Davai attaisam mērcīti itīgo čilinieku vaļā. Vai patiešām ir tā, kā rakstīts? Vai arī melots? Pamēģināsim čučumu. Nekā tāda brūna mērcīte. Jā, ir. Nu, ir. Jā. Daudz laba nevajag, vai laba daudz nevajag. Labi, ka arī laba angļu tēja. Tālāk. Kas mums ir palicis? Kafija. Es domāju, ka šķīstošo kafiju visi zina, kas ir šķīstošā kafija. To mēs netaisīsim vaļā. Pulverpiens. Un tad mums ir palikuši kastie dzērieni. Košane. Šis arī ir. Šī ir vienkārši želeja ēdamā. 2 ēdamās želejas. Pamēģināsim uzreiz. Sāksim ar šo. Nu nekas. 10. tiesa, ja? 10. tiesa jādod zemē. Biezenis. Biezenis. Bet labs. Ābols ar kaut ko. Es gribētu izlasīt, bet nevar pat īsti noteikti. Jā, mikslis, bet ābolu ļoti labi. Ļoti labs. Ļoti labs. Un te uzzīmēts aprikols kaut kas tāds. Jāpadzerās tēja. Svarīga lieta. Vēl tikai pienu. Var jābūt, ka tas piens bija jāliek pie tās tējas. Pamēģināsim šo. Tad pieliksim to pienu klāt pie tās tējas. Pienu pulverīt. Bultiņa šeit. Tad taisam šeit. Paspiedīsim šoreiz tā lēnām ārā, kad nesanāk želei. Jā, laba aprikola želei, tāds džems ideāls. Šis labs, ļoti labs. Ļoti garšīgs. Tā, nu pamēģinām to pienu pielikt. Piena pulverī. Uzraus šūmu un kunkulu vai nē? Šī īstie angļi tagad saķer galvu. Ko tu dari? Labai, jau izšķīd. Nav tā kā tapeša līme. Nezinu, nekas tāds. Tā tēja palika tāda mazāk izteiksmīga, teiksim tā. Nav pārāk. Sačakarēju tēju pa lielam.
Nedariet tā, nevajag. Lai viņus savas salas lej klāt, pienu pie tējas, bet neiesaku. Iespējams, ka rīt ir mājās palikšanas diena. Laiks enerģijas dzērējām. Silts ūdens jau ieliec. Šī paciņa paredzēta uz puslitru ūdens. Es domāju, ka mums pietiks ar puspaciņu apmēram. Tā, lai kārtīgi ir garšiņa. Mums par jau tur nav 250, tur vēl mazāk. Nekad puspaciņu iebērsim. Samaisīsim tā, jūtīsim pēc garšas. Lielā karoķa jau nebija. Tāds parasts dzēriens, nekas īpašs. Halo, ka nevies dzīvos. Nemaz. Jāpiedara vēl. Nu jau labāk, nu jau garšo pavisam labāk. Tagad tā konsistence ir tieši tā kā vajag. Šokolādes dzēriens no pulvera. Izbirs no pulvera toņa praktiski. Ja vēl varētu klāt tikt. Smaržo ļoti labi, tā kā bērnībā kakao. Neskat. Ļoti labi. Kamerā iedevu pasmaržot. Cik beram. Tā, lai kārtīgi garšīgi ir. Parasts kakao, nekā īpaši. Varbūt tur to cukuru vajag piebērt. Bet, parasts kakao tāds. Teikam, bišķi pie leikāns, varbūt vajag spēcīgāk, bet... nekas tāds. Re. Un tagad visu gaidītās košanas. Dentāla gabals. Redzēsim, kas tur tik dentāls ir. Stomatologi varēs pabrīnīties, ka ieraudzīs tūlītās, kas te nāks ārā un būs viss caurumu uzreiz aizlāpīti. Parasts košanīt. Baltais bruģis. Cieta. Sakaltusi. Vienalga garšīgi. Un ja ieskatās, made in China, nopietni, ražots Ķīnā, pēc Westēja Food UK pasūtījumu. Labi, ēdam Ķīnas košanītes. Šis gan bišķiņ tā palika bēdīgs. Interesanti, jā. Ķīnas košanītes jāēd. Gan jau Covid ar viņām ir klāta, vai nav? Nav. Tas ir josiņš pociņš. Palielam viss. Apskats britu pārtikas paka. Ir beidzies. Patika, uzspied like. Nepatika. Nespied dislike. Vienkārši nedara neko. Neesi piesakojis. Droši to izdarīt. Čau.